Sveicināti! Šajā reizē ķeramies pie 1940. gada notikumiem ar vēlmi saprast, kas tur īsti notika. Kāpēc notika tas, kas notika? Kādā veidā tas notika, ne tikai chronoloģiski, bet arī paskatīsimies dziļāk, kas bija aiz fiziskajiem notikumiem, un mēģināsim saprast, kas īsti notika 1940. gadā. Šajā te posmā, Latvijas projekta Krievu laiku posmā, būs vairāki atkal stāsti, izskatās, ka 3. Un šoreiz tieši pirmais stāsts būs Krievu pētnieka stāsts, kur viņš no savas puses, izmantojot Krievijā pieejamos dokumentus, kuri jau kādu laiku ir atslepenoti, ir izveidojis tādu, manā saprašanā, informatīvā ziņā ļoti labu pārskatu par to, kas īsti notika. Kāpēc es gribu sākt tieši ar šo Krievu pētnieku stāstu? Tāpēc, ka viņam ir pieejami tie arhīva dokumenti, tā arhīvos atrodamā informācija, kura mums nav pieejama. Un tāpēc mēs redzam lietas tikai no savas puses, kamēr viņš atkal skatās, šis cilvēks skatās no otras puses. Un man liekas, ka ir saprātīgi gudri papildināt mūsu zināšanas, mūsu skatījumu ar šo pretējās puses skatījumu, lai mēs varētu ieraudzīt notikumu gan vienu pusi, gan otru pusi. Es saprotu, ka klausītājiem varētu būt ļoti, ļoti grūti atturēties no emocijām, jo šī mums ir ļoti, ļoti sāpīga pieredze, šis gads un viss tas, kas ar to ir saistīts un visas tās sekas. Mums ir ļoti, ļoti sāpīga pieredze. Šeit es varu tikai vērst jūsu uzmanību uz kādu likumsakarību, kura darbojas jau man liekas, miljoniem gadu ilgi, attiecas uz visām dzīvajām būtnēm, kā emocijas, sāpīga pieredze, sāpīgas nepatīkamas emocijas mēdz un var pārņemt dzīves būtnes, fizisko un arī mūsu gadījumā mentālo līmeni, izraisot vēl lielākas emocijas. Un šis emociju uzplaiksnījums var būt tik ļoti spēcīgs, ka viss, ko dzīvā būtne var izdarīt, un viņi arī vairs nemaz nevar pat apturēt dažreiz savu to rīcību, ka viss, ko var izdarīt, ir vai šausmīgi skaļi lamāties, es mēdzu te lietot vārdu bļaustīties vai ķerkt, vai arī iet kauties. Tā ir dzīvnieciskā līmeņa reakcija, kad tiešām dzīva būtne jūt ārkārtīgi spēcīgu, nepatīkamu reakciju, tad šī dzīvā būtne vai bēg, vai uzbruk. Tātad vai lamājas, vai un iet kauties, vai arī izliekas neredzam, nemanām, nedzirdēt, neklausīties, nepiedalīties, tā teikt, vai nav viena alga, tas viss jau ir pagājis, un tas viss ir muļķības, tas viss ir sagrozījums, tur nav ko klausīties. Esiet uzmanīgi ar savām emocijām, un latviešiem šī pieredze tiešām ir ļoti sāpīga, un ir mums šī traumējošā pieredze, bet kaut kad jau ar viņu kaut kas ir jādara, un ir jāsāk saprast, un jāsāk domāt loģiski, mierīgi, un pirmais solītis, lai mēs varētu patiešām saprast šos notikumus, ir nomierināties un paskatīties ar vēsu prātu. Šodien mūs neviens neaiztiek, šodien mēs esam drošībā, ja savās mājās, savās darba vietās, neviens mūs neaiztiek, tātad šī brīdī nav nekāda pamata uztraukties par to, kas jau ir sen bijis, mēģināt tur kaut ko kādam pateikt, jo tie notikumi jau ir beigušies, un mēs jau dzīvojam citā laikā, tā kā mēs šobrīd esam drošībā un emocijām īstenībā, nevajadzētu tagad iet pa gaisu, jo šī projekta mērķis ir patiešām tīri intelektuāli saprast, kas īsti notika šajā 40. gadā un kā tas izskatījās. Savu informāciju mēs zinām, kā mēs uz to skatāmies, mēs zinām, un tāpēc arī mēs varam justies drošībā, jo mēs no savas puses jau daudz ko esam izpētījuši, uzzinājuši, kas tur bija, bet šajā reizē vienkārši mēs paskatāmies no otras puses, lai papildinātu savas zināšanas. Stāsta autora valodas stilu es nemainu, jo arī viņš ir dzīves cilvēks, tieši tāpatās kā mēs, arī viņiem tur otrā pusē ir nemazāk traumējoša pieredze, tāpēc arī viņiem ir kaut kāda attieksme pret lietām, bet katreiz jau ar šo attieksmi būs jāstrādā.
Un tā stāsta nosaukums ir Latvija 40. gadā. Brīvprātīga ienākšana vai iekarošana ar varu, kas deva pavēles Maskavā. Nu jā, un jūs arī tā kā, kāds te arī gribēja zināt, ja par tiem, kas tur stāv aiz tiem lieliem procesiem, reku to mēs arī varēsim uzzināt. Un tā, sākums visam bija gadu pirms pašiem notikumiem. Maskavā Kremlī pie liela masīva galda. Vjačeslavs Molotovs, ārlietu tautas komisārs, pētīja Baltijas karti. Blakus stāvēja Staļins, klusēja, pīpēja pīpi. Abi skatījās uz 3 mazām valstīm – Igauniju, Latviju, Lietuvu, neatkarīgām kopš 18. gada. Pārāk tuvu Ļeņingradai, tolaik Petrogradu tā sauca. Pārāk ilgi ārpus kontroles. 1939. gada 23. augustā tika parakstīts Molotova-Ribbentropa pakts, oficiālajā daļā neuzbrukšanas līgums, bet tam bija pievienots arī slepenais protokols, dokuments, kuru Padomju Savienība 20 gadus nolieks. Tur melns uz balta bija rakstīts: Baltija ir Padomju Savienības interešu sfēra. Vācija neiebilda. Darījums tika noslēgts. Krievijas Federācijas ārpolitikas arhīvā glabājas oriģināls Fons 82 apraksts 23. Slepenais papildu protokols pie neuzbrukšanas līguma starp PSRS un Vāciju. Tur nav vārda okupācija, tur rakstīts maigāk – interešu sfēra, taču visi saprot, ko tas nozīmē. 1. septembrī Vācija uzbruk Polijai un sākas 2. pasaules karš. 17. septembrī sarkanā armija ieiet Polijā no austrumiem. Oficiāli, lai aizsargātu Ukraiņus un Baltkrievus, patiesībā valsts sadalīšana saskaņā ar slepeno protokolu. Baltija skatās un saprot, viņi būs nākamie. 2. septembris. Maskavā paraksta jaunu PSRS un Vācijas draudzības un robežu līgumu. Un atkal slepens protokols. Tagad arī Lietuva tiek nodota padomju pusē. Visa Baltija Maskavas ietekmē. Karte pārzīmēta, atliek tikai īstenot. 3. septembris. Padomju vēstnieks Rīgā Aleksandrs Koropkovs nodod Latvijas valdībai notu. Saturs. Padomju Savienība piedāvā parakstīt savstarpējās palīdzības līgumu. Būtība vienkārša. PSRS izvieto militārās bāzes Latvijas teritorijā, tā teikt, aizsardzībai. No kā? Netiek precizēts. Tomēr visi saprot, atteikums nav iespējams. Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis sasauc valdību. Nakts sēde. Aiz Rīgas pils logiem tumsa, kabinetā klusums, smags kā svins. Ārlietu ministrs Vilhelms Munters noliek notu uz galda un skaļi nolasa. Neviens nepārtrauc. Ko darīt? Atteikties nozīmē dot iegānstu karam. Pieņemt, ielaist padomju karaspēku savā teritorijā. Ulmanis saprot, izvēles nav. Tomēr viņš vēl cer iztirgot nosacījumus, mīkstināt triecienu, saglabāt vismaz suverenitātes šķietamību. 3. oktobris. Latvijas delegācija dodas uz Maskavu. To vada Munters, līdzi militārie diplomāti, visi tumšos uzvalkos, klusi. Lidmašīna paceļas virs Baltijas jūras, zemāk paliek Rīga, priekšā Kremlis. Sarunas notiek Staļina kabinetā, augsti griesti, garš galds, vienā pusē Molotovs, Vorošilovs, Ždanovs, otrā latvieši. Staļins staigā pa kabinetu, runā klusi, bez tiešiem draudiem, taču katrs vārds kā akmens. Viņš skaidro. Eiropā karš, Vācija neprognozējama, PSRS jāaizsargā savas robežas, tāpēc vajadzīgas bāzes Latvijā, uz laiku, tīri aizsardzībai. Latvijas neatkarība necietīs, viss paliks kā līdz šim, tikai bāzes un karaspēks, 25 000 karavīru. Munters mēģina kaulēties, mazāk karavīru, mazāk bāžu, garantijas neiejaukties iekšējās lietās. Staļins klausās, smaida un atbild. Tas ir minimums, tas ir jūsu pašu drošībai. Ja nepiekritīsiet, jautājums tiks risināts citādi. Mājienu visi saprot. Sarunas ilgst 3 dienas. Latvieši saprot, tās nav sarunas, tā ir diktēšana. Vai nu paraksti, vai saņemsi to pašu, ko Polija. Izvēle ir iluzora.
5. oktobrī līgums tiek parakstīts. Latvija piekrīt uzņemt padomju militārās bāzes oficiāli abu valstu drošībai. Krievijas valsts arhīvā glabājas šis dokuments, fonds 7523, apraksts 72, lieta 180. Sastarpējās palīdzības līgums starp PSRS un Latvijas Republiku. Paraksti Molotovs un Munters. Datums 1939. gada 5. oktobrs. 1. pāns. PSRS apņemas palīdzēt Latvijai agresijas gadījumā. 2. Latvija piešķir teritoriju militārajām bāzēm. 3. Padomju karaspēka skaits nepārsniedz noteikto apjomu 25 000. Līguma termiņš 10 gadi. Munters atgriežas Rīgā un ziņo prezidentam. Ulmanis klausās ar akmens cietu seju. Viņš saprot, tas ir sākums beigām, taču oficiāli paziņo. Mēs esam saglabājuši neatkarību, parakstījām līgumu kā līdzvērtīgi partneri. Latvija paliek brīva. Neviens īsti netic, pilsētā valda nemiers. Cilvēki izpērk pārtiku, izņem naudu no bankām, koferus vēl nepako, bet visi jūt. Kaut kas neatgriezeniski mainās. 18. oktobris. Sākas karaspēka ievešana. Pirmās daļas ienāk Liepājā, tanki, kravas automašīnas, kājnieki. Vietējie stāv uz vietvēm un klusē, bērni māja ar karodziņiem. Tā skolotāja lika. Pieaugušie tikai skatās. Līdz oktobra beigām Latvijas teritorijā atrodas 25 000 karavīru. Oficiāli aizsardzībai, faktiski kontrolei. Bāzes Liepājā, Ventspilī, lidlauki, noliktavas. Padomju infrastruktūra aug. Latvijas armija 15 000 vīru. Izskatās niecīga. Ziema 1939. 1940. gadā paiet spriedzē. PSRS karo ar Somiju. Ziemas karš. Latvija ir neitrāla, bet padomju karaspēks tās teritorijā aktīvi izmanto ostas, ceļus, lidlaukus. Suverenitāte kūst acu priekšā. 1940. gada marts. Somija kapitulē. PSRS iegūst teritoriju. Pasaule redz, Maskava nejoko. Vājais zaudē. Maijā Vācija uzbrūk rietumu frontē. Francija sabrūk, Lielbritānija atkāpjas uz Denkeru, Eiropa deg. Staļins skatās kartē. Baltija ir neaizsargāta josla starp diviem milžiem. Laiks rīkoties, kamēr Hitlers ir aizņemts. Maskavā aizsardzības tautas komisariātā notiek apspriede. Piedalās aizsardzības tautas komisārs Semjons Timošenko, ģenerāla štāba priekšnieks Boris Šapašņikovs un Molotovs. Tiek apspriests plāns bez īpaša koda nosaukuma vienkārši operācija Baltijas iekļaušanai. Plāns ir vienkāršs – radīt ieganstu. Apsūdzēt Baltijas valdības līgumu pārkāpšanā. Izvirzīt ultimātu, pieprasīt valdības nomaiņu, ievest papildu karaspēku, sarīkot vēlēšanas padomju kontrolē, pasludināt rezultātu. Tauta lūdz uzņemt PSRS sastāvā, noformēt visu juridiski. 1940. gada 14. jūnijas. Vjačeslavs Molotovs atsevišķi vienu pēc otra izsauc Lietuvas, Latvijas un Igaunijas sūtņus. Viņš pasniedz notas ar identisku saturu. Apsūdzība. Valdības pārkāpj savstarpējās palīdzības līgumus, īsteno pretpadomju politiku, gatavo militāru savienību pret PSRS. Ultimāts Latvijai. Izveidot jaunu PSRS draudzīgu valdību, ielaist valstī papildu padomju karaspēka kontingentu, atbildi sniegt līdz 16. jūnija 8:00 no rīta, mazāk nekā 2 diennaktis. Atteikums nozīmē karu. Latvijas sūtnis Fricis Kociņš nolasa notu, rokas trīc. Viņš jautā, kādi pārkāpumi konkrēti. Molotovs atbild augsti, viss ir zināms, pierādījumi ir, tas nav apspriežams, izpildiet. Rīgā panika. Kārlis Ulmanis sasauc valdību naktī uz 15. jūniju. Prezidenta pils kabinetā sejas pelēkas no noguruma, ministri runā cits cauri citam, pretošanās bezjēdzīga. Lūgt palīdzību, kam? Vācija, PSRS partneris, Anglija un Francija tālu un aizņemtas karā.
Ulmanis zvan uz Berlīni. Atbilde īsa, tā nav mūsu zona. Vērsieties pie Maskavas. Latvija paliek viena. Armija 15,000 karavīru, pretī visa sarkanā armija. Karš nozīmētu iznīcināšanu burtiski dažu stundu laikā. 15. jūnija rītā Ulmanis pieņem lēmumu un uzstājas radio. Balss nogurusi, bet stingra. Valdība nolēmusi pieņemt PSRS prasības, lai izvairītos no asins izliešanas, lai saglabātu tautu. Pretošanās nav iespējama, saglabājiet mieru. Tajā pašā vakarā Latvija nosūta atbildi Maskavai, piekrīt un ultimātam, izveidos jaunu valdību, uzņems karaspēku, lūdz saglabāt neatkarību un konstitūciju. Atbilde no Maskavas. Pieņemts. Karaspēks ienāks 17. jūnijā. 16. jūnija naktī pie Latvijas robežas koncentrējas padomju daļas, tanki, artilērija, kājnieki. Kolonnas stiepjas 10 kilometru garumā. Komandieri saņem pavēli ieiet valstī bez kaujas, bet būt gataviem apspiest pretestību. 17. jūnijā 5:00 no rīta sarkanā armija vienlaikus no vairākām pusēm šķērso Latvijas robežu, no austrumiem uz ziemeļiem. Tanki T-26, kravas automašīnas Gaz AA, kājnieki kustas kolonnās. Iedzīvotāji skatās pa logiem. Latvijas armijai dots rīkojums nepretoties, palikt kazarmās, nodot ieročus pēc pieprasījuma. Karavīri stāv pagalmos klusēdami. Daži virsnieki smēķē, daži raud. Pavēle ir pavēle, ieroči tiek salikti kastēs. Līdz 17. jūnija vakaram padomju karaspēks kontrolē Rīgu, Daugavpili, Liepāju, Ventspili, dzelzceļa stacijas, tiltus un valdības ēkas. Uz ielām patrulē karavīri, laukumos stāv tanki, oficiāli kārtības nodrošināšanai, faktiski okupācija. Krievijas Federācijas aizsardzības ministrijas arhīvā Fonds 16 apraksts 3276 lietas 220-230 glabājas operatīvās atskaites. Ienākts bez pretestības, iedzīvotāji mierīgi, zaudējumu nav. 18. jūnijā Rīgā ierodas Andrejs Višinskis, oficiāli ārlietu tautas komisāra vietnieks, faktiski operācijas uzraugs. Viņš apmetas labākajā viesnīcā, izsauc Ulmani un diktē nosacījumus. Vecajai valdībai jāatkāpjas, jauno valdību vadīs profesors Augusts Kirhenšteins, bezparteisks, bet lojāls. Ulmanis iebilst, ir konstitūcija, Višinskis pasmaida, konstitūcija tiks ievērota formāli. 20. jūnijā Ulmanis paraksta dekrētu un ieceļ Kirhenšteinu par premjerministru. Pats paliek prezidenta amatā, bet bez reālas varas. Valdība tiek veidota no Maskavā apstiprināta saraksta. Daļa komunistu, daļa līdzskaitnieku, visi kontrolējumi. 21. jūnijā jaunā valdība sāk darbu. Pirmais lēmums atbrīvot politiskos ieslodzītos, tostarp komunistus, kas sodīti par graujošu darbību. Viņi iznāk ielās, rīko mītiņus, pieprasa pārmaiņas. 22. jūnijā Rīgā notiek demonstrācija. Sarkanie karogi, Staļina portreti, saukļi par padomju varu. Milicija neiejaucas. Organizatori Latvijas komunistiskās partijas pagrīdes aktīvisti, aiz kuriem redzama padomju kuratoru roka. NKVD darbinieki civilā koordinē darbību. 23. jūnijā Višinskis dod rīkojumu izsludināt vēlēšanas tautas saeimai. 15. jūlijā. 25. jūnijā tiek publicēts dekrēts. Vienīgais kandidātu saraksts – darba tautas bloks. Opozīcija netiek reģistrēta. Kandidātu saraksts sagatavots Maskavā. Daļa kandidātu par savu izvirzīšanu uzzina no avīzēm. Sākas aģitācija, plakāti, lozungi par gaišo nākotni. Balsošana pasludināta par obligātu. Tie, kas neieradīsies, tiks pamanīti. NKVD sastāda neusticamo sarakstus. Bijušie Nacionālo partiju biedri, vecās armijas virsnieki, īpašumu īpašnieki. 30. jūnijā Ulmanis formāli vēl ir prezidents, bet faktiski izolēts īpašumā Bīriņos pie Rīgas. Apsardze, aizliegti kontakti, telefons atslēgts. 1940. gada 14. un 5. jūlijā
notika tās augtās tautas saeimas vēlēšanas. Tikai viens kandidātu saraksts – Darba tautas bloks. Oficiāli tika paziņots par 97% atbalstu. 40. gada 21. jūlijas sanāca jaunievēlētā tautas saeima. 100 deputāti. Pirmais lēmums – pasludināt Latviju par Padomju Sociālistisko republiku. Balsojums vienbalsīgs. Otrais lēmums – vērsties pie PSRS augstākās padomes ar lūgumu uzņemt Latviju PSRS sastāvā. Teksts sagatavots Maskavā un atvests no Višīnska. Tajā teikts, Latvijas tauta gadsimtiem ilgi sapņojusi par apvienošanos ar brālīgo Krievu tautu, un tagad šis sapnis piepildās. Mēs lūdzam uzņemt mūsu Padomju republiku Saeimē. Pavisam drīz tautas saeimas delegācija izlido uz Maskavu. Viņi ved līdzi iesniegumu. Kremlī viņus sagaida ceremonija, fotoaparātu Zipšņi Kaļiņins, PSRS augstākās padomes prezidija priekšsēdētājs, pieņem dokumentu un pateicas par vēsturisko lēmumu. 22. augustā PSRS augstākā padome sanāk uz 7. sesiju. Darba kārtībā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas paziņojumi par iestāšanos PSRS. Deputāti balso vienbalsīgi. Pieņemts. Latvija, Lietuva, Igaunija tagad Savienības republikas. Seko PSRS augstākās padomes prezidija dekrēts. Latvijas PSR ir izveidota, 14. Savienības republika, robežas noteiktas, valdība iecelta, konstitūcija padomju, iepriekšējā Latvijas konstitūcija atcelta. 48 dienas no 17. jūnija līdz 5. augustam. Šajā laikā neatkarīga valsts pārstāja eksistēt. Nebija kara, nebija ieņemšanas, tikai ultimāti, marionešu valdība, viltotas vēlēšanas un juridiska noformēšana. Ulmanis vēl atrodas muižā, saprot, viss ir beidzies. 6. augustā viņu oficiāli arestēs, apsūdzēs pretpadomju darbībā, ieslodzīs Rīgas cietumā, pēc tam aizvedīs uz PSRS. Viņš mirst Turkmenistānas cietumā 1942. gadā no dizentērijas. Munters, ārlietu ministrs, tas pats, kurš Maskavā parakstīja līgumu, tiek arestēts 23. jūnijā. Apsūdzība spiegošana, spriedums 25 gadi nometnēs, aizsūtīts uz Sibīriju. Mirs 1950. gadā nometnē pie Krasnojarskas. Latvijas armija tiek izformēta, virsniekus arestē, karēvjus atlaiž mājās vai iesauc sarkanajā armijā. Ieroči konfiscēti, baltsarkanais karogs tiek noņemts, visur paceļ sarkano ar sirpi un āmuru. Sākas aresti, saraksti sagatavoti iepriekš, NKVD strādā naktīs, klauvējiens pie durvīm, klaratīšana, arests. Koferus nepaspēja sakravāt, aizved kravas mašīnās, iesēdina cietumos. Pratināšana, sišanas, atzīšanās nevienmēr vajadzīgas, spriedums jau zināms. 1941. gada 14. jūnija naktī notika masveida deportācija. Ešaloni vedīs latviešus uz Sibīriju, 15,000 cilvēku, veselas ģimenes, bērni, arī bērni, veci ļaudis. Viņus sadzīs kravas vagonos bez ūdens, bez ēdiena. Daudzi līdz galamērķim nemaz nenonāks, bet tas jau būs vēlāk. 1940. gada augustā vēl turpinās noformēšana. Latvija juridiski tiek ierakstīta PSRS sastāvā. Zeme nacionalizēta, fabrikas nacionalizētas, bankas slēgtas, privātīpašums aizliegts, jauna dzīve pēc padomju noteikumiem. Maskavā Kremlī Staļins skatās kartē, Baltija ir sarkana, robeža pārbīdīta uz rietumiem, mērķis sasniegts, viņš ir apmierināts, saka Molotovam, labi nostrādāts, ātri tīri bez trokšņa. Molotovs pamāja un ziņo, pasaules prese gandrīz nepamanīja. Vācija klusē, darījums ir darījums. Anglija protestē, formāli, ASV norūpējušās pēdiņās, bet tālu. Neviens neiejauksies, Baltija ir mūsu. Krievijas valsts sociālpolitiskās vēstures arhīvā glabājas mape Fonds 17 apraksts 3, lieta 108, politbiroja sarakste par Baltiju. Tur Staļina piezīmes ir īsas, apstiprinu, izpildīt, pātrināt. Viena pazīme no 40. gada 22. jūnija adresēta Molotovam un Berijam. Nodrošināt pilnu kontroli, arestus veikt ātri, vēlēšanas juridiski noformēt pareizi, lai nebūtu pie kā piekasīties.
Paraksts Staļins. Cita piezīme no 5. augusta, adresēta Kaļiņinam. Dekrētu par Latvijas uzņemšanu sagatavot svinīgi, protokolā iekļaut strādājošo pateicību, publicēt Pravdā 1. lapusē. Viss izdomāts, viss noformēts, Latvija nav iekarota, tā brīvprātīgi iestājusies pēdiņās. Nav okupācijas, ir tautas griba, nav vardarbības, ir likumīgs, demokrātiski ievēlēta pēdiņās parlamenta lēmums. Rietumos juristi pēta dokumentus un redz, formāli viss ir it kā ievērots, līgums parakstīts, vēlēšanas notikušas, parlaments nobalsojis, augstākā padome pieņēmusi, juridiski tīrs, bet visi zina, tā ir fikcija, zem automātu stobriem. ASV Baltijas aneksiju neatzīst. Oficiāli Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pārstāvniecība Vašingtonā turpina darbu. Karogi karājas, diplomāti izsniedz pases, simboliski, kaut valstu vairs nav. Latviešu emigrācija ārzemēs veido valdību trimdā, sākumā Parīzē, pēc tam Londonā. Publicē deklarācijas, okupācija ir nelikumīga, Latvija pastāv, mēs pārstāvam tautu, bet reālas varas nav, tikai simbols. Pašā Latvijā dzīve mainās. Krievu valoda skolās kļūst obligāta, vecās mācību grāmatas izņem, jaunās raksta Maskavā, vēsturi pāraksta. Tagad latvieši vienmēr esot sapņojuši par sociālismu. Ulmanis diktators un buržuju kalps, padomju vara, atbrīvošana pēdiņās. Baznīca slēdz, macītājus arestē, reliģija, opijas tautai pēdiņās. Krustus noņem, dievnamos ierīko noliktavas, klubus vai ateisma muzejus. Kapsētas posta, pieminekļus noņem, pagātni dzēš, ielas pārtēvē. Brīvības bulvāris, Ļeņina iela, Rās laukums, Revolūcijas laukums, Rīgas centrā brīvības pieminekli grib nojaukt, bet atstāja. Pārāk pamanāms, vienkārši maina nozīmi. Tagad tā ir brīvība no kapitālisma pēdiņās. Latviešu virsniekus, kuri nav arestēti, iesauc sarkanajā armijā, izveido latviešu strēlnieku korpusus, oficiāli nacionālās daļas pēdiņās, bet faktiski lielgabalu gaļa. Viņus sūtīs frontē pirmos, kad Vācija uzbruks. 1941. gada 22. jūnijā Vācija uzbruka Padomju Savienībai. Sākas lielais karš. Latvija ir pirmajās rindās. Vācieši ieņem Rīgu nedēļas laikā, iedzīvotāji viņus sagaida ar ziediem. Kāds redz atbrīvotājus, kāds vienkārši priecājas, kad padomju vara aizgājusi. Bet tas jau ir cits stāsts. 1941. gada 22. jūnijā Vācija uzbruka. Latviešu vienības tika pirmās nosūtītas kaujās. Pie Rīgas noturējās 3 dienas. Vācieši uzbruka nikni. Latvieši pretojās vāji, kāds dezertēja, kāds padevās, kāds krita. 1. jūlijā vācieši ieņēma Rīgu. Iedzīvotāji reaģēja dažādi, kāds ar ziediem, kāds slēpās. Padomju vara bija noturējusies gadu. Gada laikā tika paspēts daudz. Iesāka pat arī kolektīvās atmiņas dzēšanu, kas impēriju gadījumā attiecībā pret mazajām valstīm ir ļoti, ļoti svarīgi. Impērijai ir svarīgi, lai visi, katrs impērijas teritorijā esošais zinātu tikai to, kas viņam ir jāzina, varētu tikai to, kas viņam ir jāvar, un strādātu tā, kā impērijas idejas plāni liek. Tā ir impērijas daba. Tāda ir visu impēriju daba, tāda ir visu impēriju, tāda dzīve, un tā ir impēriju funkcija. Metodes var variēties, cilvēki var variēties, ideoloģijas var mainīties, bet būtība ar vienu ir tā pati. Lielajiem ir lielas intereses, mazajiem, es gribētu teikt, savas intereses. Kā kurš savas intereses realizē? Rezultātā 1940. gada Latvijas stāsts ir mācība par to, kā dažu dienu laikā var pazust valstis. Nevienmēr kara ugunīs, reizēm klusi juridiski, demokrātijas aizsegā, vēlēšanas, parlaments, tautas griba pēdiņās, bet aiz kulisēm tanki. Pasaule to redzēja 1940. gadā. Formālās tiesības var apiet, vajag tikai spēku, kontroli un pareizi visu noformēt.
Starptautiskā sabiedrība, protams, protestēja, bet neko nemainīja. Stiprais diktē, vājais pakļaujas. Baltija bija ģenerāla mēģinājums, pēc tam bija citi – Austruma Eiropa, Ungārija 1958. gadā, Čehoslovākija 1968. gadā, visur tā pati schēma – karaspēks, marionetes, noformēšana pēdiņās. 1940. gada vasara to iemācīja. Neatkarība ir trausla, līgumi nedroši, garantijas uz papīra. Kad kaimiņš ir stiprs un grib sagrābt, viņu apturēt ir grūti. Var tikai pretoties vai atcerēties, neaizmirst. Un Latvija atceras. 14. jūnijas komunistiskā terora upuru piemiņas diena, 25. mārts genocīda upuru piemiņas diena, 18. novembris 18. gada neatkarības pasludināšanas diena, 4. maijs neatkarības atjaunošanas diena, 1990. 91. Skolēni mācās 40. gada vēsturi, viņi zina datumus, zina vārdus, zina, kas notika. Paudze, kas dzimusi pēc 1991. gada PSRS vairs neatceras, bet atceras vecvecāku stāstus. Atmiņa tiek nodota tālāk, dokumenti paliek, arhīvi atveras lēni, bet patiesība tik un tā nāk gaismā. Vēsturnieki strādā, raksta grāmatas, tiek uzņemtas filmas. Pēc vairāk nekā 80 gadiem sarunas joprojām neapklust. Daži arhīvi joprojām ir slēgti, daži dokumenti slepeni. Varbūt tur ir atbildes, varbūt pavēles, kas visu izskaidros līdz galam, bet varbūt vienkārši aizmirst, tā teikt, noceltējuši papīri. Tā 1940. gada notikumi izskatījās no krievu pētnieka puses, izmantojot viņiem pieejamos arhīvus. No mūsu puses tas izskatās citādāk, tāpēc, ka mums ir šīs sāpes, mums ir šis aizvainojums. Es ceru, ka jums izdevās neļaut vaļu emocijām, jo tad tiešām nevar padomāt. Tāpēc mēs vēlreiz atgriezīsimies pie šī gada notikumiem, bet jau no paši no savas puses mēs paskatīsimies no sistēmas viedokļa. Sakārtosim informāciju, ieskatīsimies dziļāk un paskatīsimies aiz acīm redzamā, tātad aiz vēsturiskajiem notikumiem, kad kas notika, ja kurš ko darīja vai nedarīja. Mēs paskatīsimies dziļāk, kas bija aiz tā. Paskatīsimies uz mehānismiem, tātad kā impērijas pieņem savus lēmumus, paskatīsimies uz cilvēkiem, ko redz parastais cilvēks, ko redzēja parastais cilvēks kara priekšvakarā, un paskatīsimies arī uz mācību, ko tas nozīmē mums šodien. Cik svarīga ir visu sabiedrības locekļu informētība, domāšanas kvalitāte un sabiedrības iekšējā vienotība. Tīri mans personiskais viedoklis uz šo momentu ir tas, ka gan Ulmanis, gan tā laika valdība izvēlējās sabiedrībai neko neteikt un sabiedrību neinformēt. Sabiedrība nemaz arī nezināja, cik nopietna ir šī kara situācija, kādas ir iespējas, kādi ir varianti un ko tas nozīmē tieši cilvēkiem, tieši tā saucamajai tautai. Man diezgan nepatīk šis vārds. Un netika sabiedrība informēta, un manā saprašanā tas ir kaut kas tāds, kas noticis ir vienmēr cilvēces vēsturē. Valdnieki valdības pieņem kaut kādus lēmumus, spēlē kaut kādas savas spēles ģeopolitiskā kontekstā dažādos laikmetos, ja katrai valdībai, katram sociālajam veidojumam, sistēmai ir savi kaut kādi mērķi un vajadzības un dzīves cikls, bet kur šajos procesos paliek cilvēki. Un mana līdzinējās zināšanas pieredze liek domāt par to, ka cilvēki līdzinējos procesos nav varējuši piedalīties tāpēc, ka viņiem nav zināšanu, tāpēc, ka viņi ir atradušies varbūt arī mākslīgi veidu, visticamāk, ka mākslīgi tas ir bijis, bet viņi ir atradušies tādos apstākļos, ka viņiem nav uz zināšanām, uz informācijām vispār nav laika, viņiem nav uz to spēka, tāpēc, ka sabiedrība vienmēr ir bijusi, un pagaidām joprojām ir aizņemta ar izdzīvošanu. Tāpēc šie notikumu līmeņi, kur politiķi pieņem lēmumus ar visu tur finanšu bāzi, visa tā lielā politika, ir notikusi gandrīz vai tā kā autonomi, atsevišķi no cilvēkiem, un cilvēki ir bijuši tikai un vienīgi instruments kādu valdītāju, valdnieku, pārvaldītāju, valdību mērķu īstenošanai.
Ideologi strādā, ja pastāsta cilvēkiem, kas ir, kas nav, cilvēkiem pašiem zināšanas nav, izvēli izdarīt viņi neprot, neviens viņiem to nav mācījis un arī nav ļāvis to darīt, un cilvēki kļūst par instrumentiem ideologu rokās, aiz kuriem atrodas valdības ar saviem mērķiem, ar savām vajadzībām. Šī schēma vienmēr ir bijusi aktuāla, darbīga, efektīva, bet šajos laikos situācija kārtojas, veidojas tādā veidā, ka sabiedrībai šoreiz ir pienācis, tā teikt, mazā cilvēka laiks. Šajos gados sabiedrībai katram cilvēkam vajadzēs tomēr ieraudzīt to, ko es jums stāstu, vajadzēs saprast, kā šī pasaule ir izveidota un vajadzēs izdarīt kaut kādus secinājumus. Vismaz pašiem par sevi, ne tik daudz par valdībām un vēsturi. Tur vēsturnieki visu jau ir salikuši pa plauktiņiem, ideologi ir sazīmējuši mapīšu vākus, salikuši virsrakstus, nosaukumus, kategorijas, kuri ir tie labie, kuri ir sliktie. Tur viss jau ir nostrādāts, izstrādāts. Mēs nerunājam ne par vēsturi, ne par ideoloģiju, mēs runājam par parastajiem cilvēkiem, par to, kā viņi jūtās un ko viņi no šī visa saprot. Jo tieši viņiem, katram pilsonim atsevišķi tagad vajadzēs domāt par sevi, par savu dzīvi, balstoties vēsturiskajā pieredzē un izdomāt, vai turpināt darīt tieši tāpat, kad valdības pasaka, valdības tur organizē kaut ko priekš cilvēkiem it kā. Vai arī uzņemties atbildību par sevi pašiem un veidot kaut ko savējo, jau citā līmenī. Nevairs ģeopolitiskajā, bet jau citā līmenī. Bet tas jau atkal būs cits stāsts. Visticamāk, tā ir mūsu nākotne. Kaut kādā ziņā samērā to nākotne. Bet cilvēkiem būs tomēr jāierauga, kā šī sabiedrība līdz šim ir darbojusies, un šī atklāsme viņai ir ļoti nepatīkama. Un viņa būs ārkārtīgi nepatīkama. Latvijas projektu var izmantot kā tādu pārējas punktu, ieraudzīt, skatoties pašiem uz savu tādu nacionālo pieredzi, kā mums tas viss ir veidojies. Mums būs daudz vieglāk ieraudzīt un spriest arī par jaunāko laiku procesiem, tātad 91. gads un tā situācija, kur atrodamies mēs tagad. Jebkurā gadījumā ar 1940. gadu sākās atkal jauni Krievu laiki, tātad Latvija atgriezās atkal atpakaļ Krievijas impērijas pusē. Un šajā vietā es jums gribu atgādināt iepriekš minēto likumsakarību, kura darbojas vienmēr un visur, absolūti visos apstākļos, laikmetos, visur, kur, kā cilvēces attīstība virza lielās kultūras, lielie sociālie veidojumi, es viņas dēvēju savos stāstos par impērijām, viņas varbūt arī formāli, juridiski nav impērijas, bet mēs runājam no kolektīvās apziņas viedokļa, tāpēc attiecībā pret cilvēkiem, pret mazākiem cilvēkiem, pret mazākām tautām, tie ir lieli veidojumi, kurus ļoti ērti, viegli apzīmēt ar impērijām. Un tad, kad šīs impērijas kārto kaut kādas savas attiecības, ik 500-5000 gadus mainās šis spēku samērs, tas, kura impērija tagad būs vadošā attiecībā pret visiem pārējiem, tad, protams, šie lūzumi, šīs katastrofas, kur parasti ir lieli, ārkārtīgi postoši kari cilvēces vēsturē bijuši, tie, protams, ietekmē visus mazos. Un mazajiem tas ir ļoti sāpīgs laiks, absolūti sāpīgs laiks, jo mazie īsti nevar, mazajiem vienmēr ir pietrūkusi informācija, prasme orientēties un saskatīt loģiski arī savu kaut kādu ne tikai zaudējumus, bet arī ieguvumus. Dabā, atgādinu vēlreiz iepriekš minēto līdzību, dabā, nolūst liels koks, milzīgs koks izkrīt ar visām saknēm, tad tas ir posms mazo uzplaukumam. Un to mēs redzējām 1918. gadā, kad bija līdzīga situācija, kad impērijas skrita, impērijas savas attiecības risināja, 14. gadā viņiem sākās tā viņu attiecību risināšana, stīvēšanās, kurš tad tur būs tas noteicējs, kurš tas stiprākais, Vācu puse vai Krievijas puse. Un uz šī sabrukuma, impērijas sabrukuma drupām, tā kā izveidojās Latvijas valsts. Tā kā ieguvumus var, mazie būdami savā domāšanā, darbībā, lēmumos elastīgāki, mazās tautas, šajos lielajos impēriju procesos var izkulties cauri kā ieguvējas.
Jo labāk informēta sabiedrība, jo saliedētāka sabiedrība, jo izglītotāka sabiedrība, apzinātāka, jo vairāk ieguvumus arī var dabūt. Tāpēc šī vēsturiskā mācība, un tā ir tiešām ļoti, ļoti sāpīga, un šī nav pirmā, ja bija jau arī vācu laiki, un šī mācība nav pirmā, ļoti iespējams, ka nav arī pēdējā, bet es vēršu jūs uzmanību uz to, cik ārkārtīgi liela loma ir tieši mazajiem cilvēkiem tam, ko mēs dēvējam par tautu, kur viņi nevis klausās to, ko Nē, tas arī derīgi zināt, nevis to, ko visādi valdītāji, pārvaldītāji stāsta, bet domā līdzi visam ar savu galvu, iedziļinās informācijā, ja papēta ģeopolitisko situāciju, papēta, kāpēc, teiksim, viens kaut kāds spēka centrs ir tagad kļuvis tāds dusmīgs, agresīvs, ja mums te kaut ko uzspiež, kāds ir otrs, šis centrs, jo mēs atrodamies, atgādinu atkal, mēs atrodamies starp diviem lieliem veidojumiem, caur to, ko var saukt par rietumu kultūru, rietumu domāšanas veidu un visām ambīcijām un politiskajiem procesiem, kas tur notiek, un starp austrumu domāšanu, visiem procesiem, kas tur notiek, ja, un te jau nav tikai Krievija, ja, austrumi jau ir ļoti lieli, pie tam skaitliskā ziņā varbūt ne, bet teritoriālā ziņā ļoti lieli. Un mēs kā mazās tautas, ja tā tad atgādinu Igaunija, Latvija, Lietuva, Baltkrievija, Ukraina, Moldova un arī tās 3 Balkāza republikas, mēs atrodamies robežu zonās starp abām. Un tāpēc mūsu teritorijas ir tās, kuras, tā kā lokās līdzi vējā, brīžiem uz vienu pusi, brīžiem uz otru pusi, brīžiem uz vienu pusi, brīžiem uz otru pusi. Un šis ir mazo tautu izvēļu laiks, grūtu izvēļu laiks, sāpīgu izvēļu laiks, jo mazajām tautām jau dikti gribas dzīvot drošībā, tātad stabilitātē, lai viss stāv tā kā ir, lai nekustās. Jo katra kustība mazajai tautai tomēr prasa enerģiju, domāšanu, lēmumus, bet ja mazā tauta ir mobila, ja mazā tauta ir izglītota, tādā ziņā, ka apzināta, ja mazā tauta tiešām skaidri apzinās, ja kādu labumu mēs varam iegūt draudzējoties ar to, kādu labumu mēs varam iegūt draudzējoties ar to, tad mēs varam vieglāk pārvarēt šos sāpīgos laikus. Un nav arī šī traumējošā pieredze, ja kāds ar mums spēlējas kā ar kādām bumbiņām, no kur pašas bumbiņas neko nesaprot, ja tikai vai nu raud, vai nu dusmojās. Tas arī nekam neder. Cilvēkiem tomēr arī ir kaut kāda sava teikšana un sava darīšana, un kas ir baigi interesanti, arī viena tāda likumsakarība, kura cilvēces vēsturē, man liekas, vēl nav pārbaudīta, tā ir nākotnes perspektīva, ka katra valdība jau atspoguļo savas tautas noskaņas un to, pēc kā tauta ilgojas. Un mēs varam atskatīties arī atpakaļ ar šo Ulmaņa apvērsumu, kad Latvija bija nogurusi no demokrātijas, un Ulmaņu apvērsums deva šo drošību, šo stabilitāti. Tiesa gan nav, autoritārisma formā, ja tātad bez totalitārisma, bez tādas izteiktas vardarbības, bet latviešu sabiedrībai gribējās atvilkt elpu. Un tad šī PSRS pieredze, ja šī tā teikt, uzņemšana PSRS sastāvā, patiesībā turpināja šo līniju. Un tā bija sabiedrības dziļā vēlme. Jā, tā nebija politiska izvēle, tā bija dziļa izvēle, neapzināta izvēle, bet neapzinātā izvēle jau materializējas. Un tā kā viss ar visu ir saistīts, nav vienā puse nepareizi, nav pareizi un nepareizi, nav slikto onkuļu, nav labo onkuļu. Ir cilvēku apziņa, tas, ko cilvēki vēlas, tas, ko cilvēki redz, ko cilvēki ievēro, ko viņi atzinīgi novērtē, kam viņi piekrīt, kam viņi nepiekrīt. Un lielās valdības īpaši jau jautājums neuzdod lielās valstis. Tas nav viņu darbs. Un ja kamēr sabiedrība ir apzināta, ja patiešām izvēlas to, kas tai ir interesanti, to, kas tai ir svarīgi, tad politiskās valdības lielā mērā kaut kādā veidā atspoguļo šos dziļās emocionālā līmeņa izvēles. Tā teikt, pieprasījums nosaka piedāvājumu. Vēl mēdz lietot izteicienu politiskā konjunktūra. Tā kā nevar tā viennozīmīgi pateikt, ja, sāpīgi ir, bet tas ir vienkārši briesmīgi. Bet vai Krievijā bija citādāk? Tur nebija citādāk, tur bija vēl trakāk.
Tur bija vēl trakāk un ļoti ilgu laiku, tur bija vēl kādus pārdesmit gadus viss šitas notika, viss tas sarkanais terors. Viņi jau tāpatās iznīcināja arī savas tautas veco vēsturi, vēsturisko atmiņu. Tur bija tieši tas pats, absolūti tas pats. Un tādos viļņos, pilsoņu kara ietvaros vispār bija šausmīgi, briesmīgi tur bija. Tur tāpatās visus krāmēja vagonos un šāva un veda un visās tur tā Lubjanka, es nezinu, cik viņa liela, bet tāpat bija piepildīta un pārpildīta jau ar paštautiešiem. Un tad vēl arī no visām topošajām padomu republikām, ja, tā kā tas ir jau tāds atsevišķs stāsts. Tur jau visticamāk vēsturnieki strādās, tad, kad viņi izbeigs viens uz otru apvainoties, viņi strādās visticamāk kopā un izvilks vispirms faktus ārā, ja kas kurā pusē, un tad vētīs un vērtēs un spriedīs par šiem faktiem. Tad, kad nevajadzēs vairs ķīvēties vienam un otru, tad jau arī parādīsies gan laiks, gan resursi, gan arī iespējas visu noskaidrot, kas un kā veidojās šī briesmīgā puse. Bet, tad, kad ir šis totalitārisms, autoritārisms jau pats par sevi ir nepatīkams, bet tad, kad ir totalitārisms, tad, protams, ir šī vardarbība. Un tā ir fašistiskais totalitārisms, fašistiskais, un tā ir arī komunistiskais totalitārisms. Tie bija abi divi vienādi režīmi. Katram savu ideoloģiju, katrs viens bija tāds atklāts, otrs bija formāls, bet būtībā abiem diviem bija viena un tā pati. Kādi mēs ir labāki par kādiem citiem. Būtībā tas ir fašisms. Un tie bija lielie ģeopolitiskie un globālie planetāra mēroga procesi, kuros mēs kā mazā tauta vienkārši bijām iesaistīti, tāpēc, ka atrodamies tur, kur atrodamies, tāpēc, ka pāri mums te plūst visāda enerģētika, visādi vēji, gan informācijas ziņā, gan enerģētiski, gan arī tīri fiziski, sociāli, finansiāli. Un mūsu izdzīvošana un mūsu dzīvošana ir prasmē būt elastīgiem. Ikdienas līmenī. Nevis klausīties pasaciņas, jau ko mums ideologi stāsta tā teikt, un tad mēs laimīgi būsim. Bet domāt līdzi arī ar savu galvu, lai var fiksi katru savu saimniecību pārorientēt, lai var katru savu ģimeni pārorientēt uz kādiem jaunākiem vējiem, kad var skaidri redzēt, uz kuru pusi tas viss būs. 40. gadā tur dikti plaša izvēle nebija, jo totalitārisms ar visu fašismu bija vienā pusē un totalitārisms ar komunistisko ideoloģiju otrā pusē. Latviešiem nekādas lielas izvēles nebija. Bet arī tajā laikā latvieši bija viena daļa, kuri formāli pieslējās, bija spiesti pieslējās, izvēlējās pakļauties šim padomi režīmam, jo citu viņi saskatīja izdevīgumu un tur. Bet bija jau arī otra daļa, kuri vairāk pieslējās šim fašistiskajam režīmam. Arī ne jau labprātīgi. Viņi saskatīja tur kādas iedzīvošanas iespējas, un latviešu sabiedrība atkal sašķēlās. Tā tas bija 17. un 18. gadā, Pirmā pasaules kara sākumā, kad Latvija sašķērās šajā te komunistiskajā līnijā, kur pirmo reizi latviešu sabiedrība iepazinās ar šo komunistisko ideoloģiju, tātad sarkanie strēlnieki. Un otra sabiedrības daļa, kura vairāk interesēja šī nacionālā ideja, kuri bija vairāk nacionālās idejas piekritēji, tāpēc arī tas notika. 40. gadā, tad cilvēkus vairāk interesēja izdzīvošana. Vienkārši izdzīvošana, drošība, stabilitāte, kā turpinājums Ulmaņa režīmam. Tāpēc arī cilvēki saskatīja kaut kādu jēgu šajā padevībā, padomju savienības piedāvājumā. Bet valdības līmenī tas viss izskatījās citādāk. Tur atkal viņi redz citādāk. Tur ir ģeopolitiskais viens, ģeopolitiskais otrs, un tad valdības vīriem ir jāizvēlas mazākais no ļaunumiem. Un mazo tautu valdībām, tas ir tas viņu tāds krusts, ka šad un tad viņiem ir jāizvēlas mazākais no ļaunumiem. Jo dažreiz tiešām izveidojas tādi apstākļi, ka pašu savu gribu nevar dabūt cauri, jo nav telpa. Telpa ir sašaurināta, sažmiegta, saspiesta starp lielajiem. Kaut kā tā ir arī, protams, man arī ir emocijas, kad es visu to lasu, to stāstu, man tāpat tās ir emocijas, un tāpēc arī loģiski rodas pārdomas.
bet jau kaut kādā saistībā ar zināšanām, kuras mēģina pati sev, savas domas, savas emocijas pārstrādāt loģiskā spriedumā, loģiskā domāšanā, kas ir kas. Un es skatos nākotnē, un es skatos tieši uz cilvēkiem, kuriem ir beidzot jādabū kaut kāda sabiedriski politiska izglītība, priekšstats, plašāks skatījums uz lietām, saprotot to, ka Latvija ir bijusi saistīta ar lielajiem procesiem, un laiku pa laikam šī saistība ir bijusi ļoti, ļoti, ļoti sāpīga. Bet tāda ir mūsu ģeogrāfiskā vieta, tāda ir mūsu enerģētiskā vieta, un tāda ir mūsu arī, tāda sociāla politiskā vieta, tāda ģeopolitiskajā lielajā kartē. Un ja mēs nevaram saprast, kur mēs atrodamies un kas mēs esam šajā mazajā teritorijā un lielajā kontekstā, tad ar mums var spēlēties kā ar bumbiņām. Bez mūsu saprašanas, bez mūsu ziņas, un tieši tāpēc ārkārtīgi, ārkārtīgi sāpīgi. Ārkārtīgi sāpīgi. Lūk, skatīsimies tālāk, skatīsimies dziļāk, papētīsim, kas tie par procesiem bija aiz 1940. gada notikumiem. Kas tur notika? Mūsu pašu sabiedrības kolektīvās domāšanas, kolektīvās apziņas līmenī, kas tur notika, par ko tur bija stāsts. Labi? Pagaidām atā.